Es pat esmu saskārusies ar nepatīkamiem gadījumiem internetā ļoti daudz. Sevišķi tas, protams, sākās tad, kad sākās ar šovu, kurus piedalījos vai kurus parādījos presē. Un tajos pašos draugos LV man ir sūtīts dažādākās vēstules, kur ir izteikti pat draudi, kur ir draudi, protams, it kā liekas smieklīgi no vienas puses, kur, piemēram, 13-gadīga meitenīte man atsūta mirsti un tālāk sakot tādu vārdu, kuri manā vārdu krājumā vispār nav. Visstrakākais gadījums, kas man bija, tas man pārsteidza tik ļoti, kad es vispār paliku sēdus vienkārši, kad atsūtīja viena sieviete. Viņai bija laikam kaut 27 gadi. Un tas bija tad, kad gāja šovs Latvijas princes, kurā es piedalījos. Viņa atsūtīja tādu vēstuli ļoti garu, kur bija aprakstīts, kad mēs ar vīru mājās skatāmies šo šovu. Mums ir ārprātīgs kauns, kādas jūs visas esat, un man ir kauns par latviešu sievietēm, un jūs visas esat cūkas, un visu noliku un tādiem vārdiem, kad vienkārši es lasu, un es skatos, pēc tam pastos viņai bildes, kur viņai bērns ir mājās, un kur ir kaut kāds 3-gadīgs puisītis un tā. Un viņa saka, ka mēs ar vīru nevaram vispār skatīties šo šovu, mums paliek slikti, un mans vīrs kliedz, lai es slēdzu projām. Un tad es tā sēdēju un domāju, bet kāds šis bērns izaugs ģimenē, ja jau māte viņam iedod, ieliek šo to negatīvo attieksmi pret pasauli. Ja viņa māte pat ir spējīga atsūtīt man šādas lietas, tad es iedomājos, kas tiek likt šajā bērnā iekšā. Es viņai vienkārši aizrakstīju ļoti miermīlīgu vēstuli, no kuras viņa bija tik ārkārtīgi pārsteigta, ka viņa pēc tam man atbildēja vienkārši ar 2 vārdiem. Bet skaidrs, ka viņai vairs nebija neko ko teikt vienkārši. Tie jaunieši, kas ir tikti pazemoti internetā, es uzskatu, ka viņiem ir jābūt patiesībā priecīgiem, jo pazemotājs ir tas zaudētājs, nevis tas, kuru pazemo. Jo šis pazemotājs parāda savu raksturu vājumu, ārkārtīgi lielo vājumu, un viņš vienkārši, pazemojot, viņš domā, ka viņš ir labāks par tevi. Patiesībā viņš ir tas sliktākais. Un es uzskatu, ka šiem jauniešiem, kuri ir pazemoti, visaugstākais līmenis, ko darīt, ir vienkārši nelikties neziņas par viņiem. Neatbildēt, neiesaistīties šajās sarunās, jo ja tu atbildēsi, tad tu pats paliksi par tādu, kā viņš, un to taču tu negribi. Tu vienkārši gribi būt labāks par viņu. Es domāju, ka tie, kas vēro no malas, tāds īsti vienaldzīgs, tu jau arī nevari palikt par šādām lietām. Un es arī neesmu vienaldzīgi par šīm lietām, jo es esmu šajā visā iesaistīsies, tāpēc, ka tā tad man tas ir ārkārtīgi nokaitinājis. Bet man nokaitinājis ir tieši tas, šī problēma ar vecākiem, kad, tomēr tie vecāki ir pie vainas. Es nebaidos teikt šos vārdus, kad vecāki ir pie vainas saviem bērniem, ja tie bērni raksta komentārus tādus internetā. Un tie, kas paliek tā kā vienaldzīgi, tomēr varbūt mēģināt nevis kādu aizstāvēt vai nostāties kādu pusē, bet parunāties ar tiem, kuri to dara. Kaut kā mēģināt vienkārši uzrunāt viņus un pateikt, ka tas nav stilīgi, ko tu dari, tas nav forši. Es zinu, ka bērni ļoti bieži domā, ka tādā veidā viņi kļūst pieauguši kaut ko pasakot, tur 8 lamāts, viņam liekas, ka viņš ir ļoti uzreiz tāds liels un viņš ir pieaudzis. Nē, tu neesi pieaudzis. Tu neesi pieaudzis, ja tu pasaki 5, 6, 7, 8 lamāts. Pieaudzis tad, ja tu spēj izteikt savu viedokli, pamatotu viedokli, nevis kaut kādu. Tu esi redzējis vienu cilvēku televīzijā, un tu viņam pasaki, tu man nepatīc, tāpēc, ka tev ir, es nezinu, blondi, brūni, mati, vienalga kādi.